Tu esi vienīgā, kas dziesmu izpilda latviešu valodā. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc ne angļu, kā visi izpilda angļu? Pirmkārt, kad es atcerēju dziesmu, es nedomāju par valodu, un es viņu atcerēju jau sen. Es nemaz nedomāju, ka es viņu iesūtīšu Eirovīzijā. Tas bija vienkārši viena no variantiem no manām dziesmām, ko es gribēju iesūtīt Eirovīzijā. Un viņi jau bija latviešu un latīņu valodā. Vairākas dziesmas bija, no kā izvēlēties, vai šī bija tā, ar kur plānoju startēt Eirovīzijā? Tad, kad izsludināja Eirovīziju, es pie šīs dziesmas tieši strādāju. Un man bija cita plāna ar šo dziesmu. Es gribēju izsūtīt citur viņu, bet es izdomāju, ka pierreiz iesūtīšu Eirovīzijā. Un, lūk, šī dziesma pieder Eirovīzijai. Eirovīzija ir diezgan tāds plašs pasākums gan Latvijā, gan arī visā Eiropā. Nav mazliet bail. Ir bijusi kaut kāda pieredze ar līdzīgiem lieliem mūzikas pasākumiem? Jā, man bija pieredze un es esmu ļoti pagodināta, ka esmu arī šeit, uz šī konkursā Eirovīzijā. Bet es esmu bijusi arī citos konkursos un arī ārpus Latvijas, kur sasniedzu pat līdz 10 miljonu auditorijas, kur es dziedājusi savas dziesmas. Ir uzskats, ka Eirovīzijas dziesmai, labai dziesmai ir jābūt lipīgai, lai klausītājiem viņi iespiežas atmiņā, var dungot līdzi. Vai tu atceries kādu no Eirovīzijas dziesmas uzvarētājiem? Es patiesībā daudzus atceros. Nosauc 3. Kas tas bija? Tagad man nenāks prātā. Bet es daudzus atceros. Man jāsauc visu pēc kārtas katru gadu aptuveni. No mūsējiem Marīna Umava. Marīna Umava es atceros ļoti labi, kā es priecājos par viņas uzvaru. Es varbūt dziesmu neatceros tik labi, bet es ļoti, ļoti par viņu priecājos. Pilnīgi, es nezinu, līdz asarām bija, man liekas, prieks, jo es tā šausmīgi cītīgi skatījos tieši to Eirovīziju finālu. Dziesma Tirpini, par ko tā ir? Pati dziesmas filozofija ir tāds filozofisks jēdziens, anima mundi. Tas nozīmē pasaules dvēsele. Un, tas ir stāsts, muzikāls stāsts par to, lai cik mēs esam liels personības vai individualitātes, mēs tomēr esam daļa no kaut kādas sistēmas, jeb universa, jeb kosmos, un kosmos nozīmē sakārtotā pasaule. Līdz ar to man tā visa dziesmas gaita ir šis stāsts, kā mēs sakārtojam šo pasauli un kā mēs, tas viens cilvēciņš ieiet tādā vienā rezonansē ar pasauli. Un kāpēc ir nosaukums Tirpini? Tas ir tirpiņas, kad caur šo universu es izjūtu, es sajūtu to. Un tā ir arī visa dziesma, tā es arī viņu visu tā kultivēju tā, lai arī pēc tam skatītājiem būs šīs tirpiņas.